Paldies korim, mūziķiem. Piecelsimies vēlreiz, dāvājot savu godu svētajiem rakstiem, kur lasām Elizabetes sacīto: no kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Redzi, tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, tad bērniņš manās miesās ar līgsmību sāka lēkt. Labi tai, kas ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies. Dievs tavi vārdi ir patiesība, apgaismo mūs ar mūžīgo patiesību, lai pie katra no mums var piepildīties tas, ko aizvien varam iepazīt aizvien dziļāk, ko tu esi sacījis, ka mēs atzīsim patiesību un patiesība darīs mūs brīvus. Dari mūs brīvus tur, kur vēl esam sasaistīti, apgaismo tur, kur vēl dzīvojam tumsā. Tavā žēlstībā uz to varam paļauties un uz to ceram. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Šajā adventa laikā mēs esam domājuši par nozīmīgiem Ziemassvētku stāsta cilvēkiem. Mēs esam apstājušies un varējuši mācīties no Jāzepa un Marijas dzīves piemēru un ticības un paklausības un būt no tā iedvesmot, es ticu. Mēs esam arī varējuši apstāties un domāt par traģisku tēlu Hērodu, kura pēdās mums noteikti nevajadzētu iet un kura mantojumu mums nevajadzētu aiz sevis atstāt. Un šajā noslēdzošajā 4. adventē, kad esam pavisam tuvu Ziemassvētkiem, mēs, kā jau to esiet pamanījuši, apstāsimies pie Elizabetes, pie Jāņa Kristītāja mātes un viņas dzīves piemēra. Un viņas piemērs, es ticu, mums liks domāt par tādām visai niansētām un dziļām pamācībām, kas aicina mūs būt jūtīgākiem pret Dieva darbību un apkārtējo pasauli. Un tieši Elizabetes dzīves, tas piemērs un dzīves gājums un arī tas stāvoklis, kurā viņa atrodas, mums to var īpaši labi palīdzēt saprast, jo mēs varam mācīties no sievietes, kura ir 6 vai nedaudz vairāk mēnešus bērna gaidībās. Viņai pirms tam ir bijis ilgs, nomocošs, neauglības laiks, un beidzot savas dzīves jau otrajā pusē viņa gaida bērniņu, un tur šajās bērnu gaidībās viņa kļūst īpaši jūtīga, kā tas jau ir ar katru sievieti, kas ir stāvoklī un gaida bērniņu. Viņa ir īpaši jūtīga pret notiekošo, pret noskaņām, pret vārdiem, pret klātbūtni. Viņa pamana lietas, kuras ikdienas steigā bieži paliek nepamanītas, kurām mierīgi varētu paiet garām, tās pat nenofiksēt. Īpaši tiem, kas pieraduši dzīvot tādā racionālā, kontrolētā aizņemtības režīmā, kā tas daudziem no mums gadās, kur ikdiena ar saviem pienākumiem mūs dzen uz priekšu, un mēs it kā darām lietas, kuras nevaram nedarīt, bet paliek nepamanītas, var palikt nepamanītas lietas, kuras nevajadzētu atstāt nepamanītas. Tur tās šķietami mazās, niansētās lietas, kas būtībā ir tās, kas dzīvi dara bagātu, kas dzīvi izkrāso, kas dzīvi dara saprotamu. Bieži tas, kas dzīvi dara saprotamu, jau nav tie ārējie pienākumi. Un šeit tāpēc Elizabete, viena sieviete, kas ilgus gadus ir dzīvojusi zem neauglības nastas, viņa arī par to vēlāk
runā, ka tas ir bijis kā tāds kauns no cilvēkiem, kas viņai uzlikts, un ka tad Dievs viņu no tā ir atbrīvojis. Un viņa ir ļoti jūtīga. Viņa pamana lietas. Un skatoties uz Elizabetes piemēru un pieredzi, mēs ieraugām un nevaram nepamanīt tādu pamācību un aicinājumu sajust, pamanīt un atpazīt Dievu klātbūtni, par ko mēs arī šodien runāsim. Tieši tāpēc, ka tā ir Elizabete, viņai ir gari šie nogurdinošie neauglības gadi, un tagad viņa ir gaidībās. Gan fiziski, gan mēs arī varētu teikt garīgi. Šis bērns ir nozīmīgs notikums, protams, viņas dzīvē, kā gan citādi, kā tas ir katrai sievietei, katrai topošai mātei, bet liekas, viņa ir arī gaidībās garīgi, jo te ir dots kāds Dieva apsolījums, un viņa gaida vairāk kā tikai fizisku bērna dzimšanu. Viņa gaida, ka caur to arī piepildīsies Dieva dotais apsolījums. To visu sakot, mēs arī saprotam to, ka Elizabete nav Ziemassvētku stāsta centrālā figūra. Mēs varētu arī censties Ziemassvētku stāstu izstāstīt bez viņas. Tomēr, protams, atkal, ja mēs skatāmies uz dzīvi ne tā pa virsmu ejot, bet niansēt, tad, protams, bez viņas Ziemassvētku stāstu tā pilnībā izstāstīt nevar. Elizabete arī nerunā daudz. Viņas vārdi, kurus viņa pasaka, ir vairāk nekā to sacīja. Un kā varam lasīt Jāzeps, tur vārdi Bībelē vispār nav pieminēti. Bet viņa daudz nepasaka. Un tomēr viņa ir viena no pirmajām, kas atpazīst Dievu darbu. Viņa ir viena no pirmajām, varētu pat sacīt, pirmā, kas atpazīst to, ka vārds ir tapis vai top miesa. Vēl pirms to pamana kāds templī, vēl pirms to pamana rakstu mācītāji vai garīdzniecība, vēl pirms to saprot laicīgā vāra, pat vēl pirms to nomana un saprot gudrie no austrumiem. Un kā tad tas sākās? Kā tas gadījās, ka Elizabete ir pirmā? Kā tas viss sākās? Nebūtu nepacelājoši, tieši pretēji. Mēs arī gribam būt, varbūt, pirmie, kas kādas lietas saprot. Mums patīk būt pirmiem, kas kaut ko pamana. Bet tādās nozīmīgās lietās būt tiem, kas pamana, tie, kas saprot, tas ceļš uz to saprašanu, tas ceļš uz to pamanīšanu, Elizabetes stāsts rāda, svētie raksti mums rāda, bieži ir tāds, kuru mēs tādā savā labas dzīves kārošanā nekad neizvēlētos. Un parasti tā ir. Cilvēki, kas pamana lietas dziļāk, kas sāk saprast un pamanīt lietas, kas tā virspusēji nav redzamas, gandrīz vienmēr ir cilvēki, kas ir gājuši cauri kādām dziļākām, tumšākām dzīves ielējām, nekā viņi to tajā brīdī būtu gribējuši. Un tieši tie ir cilvēki, kas vēlāk dzīvē atpazīst Dievu tur, kur apkārtējie varbūt vēl tajā brīdī to neredz. Evaņģēlijs to pasaka visai skarbi. Viņi bija jau cienījamā vecumā, Elizabete bija neauglīga, un abi bija jau gados veci. Toreiz tas nebija tikai medicīnisks fakts, un arī šodien tas jau nav tikai medicīnisks fakts, kad kaut kas tāds tiek piedzīvots. Tas arī šodien ar visu to, ka medicīna un zinātne un cilvēku izpratne par to visu ir kļuvusi daudz izkoptāk. Arī šodien tas daudziem ir ļoti sāpīgs jautājums, emocionāli, garīgi. Reizēm pat izjūt ģimenes.
Un tajā laikā vēl jo īpaši, tajā laikā tas bija kauns un noteikti Elizabete piedzīvoja tādus skatienus no malas, skatienus no augšas, jo tajā laikā un par nožēlu arī šodien reizēm cilvēki nekur tālāk savā attīstībā nav tikuši, un tā ir tā pati cilvēciskā tiesājošā daba, kas mēdz izdarīt spriedumus par citiem, nezinot neko daudz vai nezinot gandrīz neko. Un arī tajā laikā, kā reizēm šodien cilvēki mēdz, ja nu ne skaļi sacīt, tad pie sevis nodomāt, gan jau viņa kaut ko ir tādu nepareizi izdarījusi. Arī šoreiz cilvēki neretā domā, ja notiek kādam cilvēkam kaut kas slikts, tad droši vien sots. Un tādiem cilvēkiem, kas iet cauri kādām grūtībām, reizēm sanāk saņemt visādas vērtējumus un padomus. Bet raksts saka kaut ko ļoti svarīgu un ļoti būtisku. Mēs lasām, viņi abi bija taisni Dievu priekšā un staigāja nevainojami visos tā kunga baušļos un likumos. Reizēm ieleist, caur kuriem citi iet, ir pilnīgi nekādā sakarā ar to, ka tie cilvēki būtu darījuši kaut ko nepareizi. Raksts saka, tiem nebija neviena bērna, jo Elizabete bija neauglīga. Un kā jau lasījām, un abi bija jau gados veci. Bet Bībele saka kaut ko ļoti būtisku. Viņi bija taisni tā Dievu priekšā un staigāja nevainojami visos tā kunga baušļos. Taisni un tomēr dzīvē tukšums. Uzticīgi un tomēr dzīvē klusums. Lūkšanas ir bijušas. Elizabetes vīrs ir priesteris, viņš kalpo templī. Viņš lūdz īpaši daudz. Un tā vien šķiet visas dzīves garumā lūkšanas bez atbildes. Un ja mēs uz to neauglību paskatītos plašāk, tad vai tu neesi piedzīvojis savā dzīvē arī iespējams kādu līdzīgu posmu? Varbūt tu esi tādā posmā tagad. Un ja tā tas ir, tad Elizabetes piemērs īpaši noderēs. Jo te atklājās viens no adventas noslēpumiem. Dieva klusums nav Dieva prombūtne. Elizabete piedzīvo kaut ko līdzīgu, ko pirms tam ir piedzīvojušas vairākas sievietes vecajā derībā. Sāra, Rebeka, Rāhele, Anna, par kuru lasījām vecās derības lasījumā dievkalpojuma sākumā. Un arī šeit Dievs Elizabetes dzīvē šo tukšumu neatrisina uzreiz. Un kas tur notiek? Mēs varētu sacīt, Dievs ļauj tam klusumam, tam tukšumam kļūt par telpu ticībai bez cinisma, telpu tādai labsirdībai bez sarkasma, telpu gaidīšanai bez rūgtuma. Neauglība galu galā, mēs redzam, nav Dieva galējais spriedums neviena cilvēka dzīvē. Beigās mēs redzam, ka tā izrādījās vieta, kur Dievs sāk kaut ko jaunu, kaut ko lielāku, kaut ko, kas nav cilvēkam pašam savos spēkos iespējams. Neauglība un grūtie dzīves posmi nevis kā Dieva spriedums un Dieva sots, bet tavas dzīves ielējas, tavas dzīves krīzes, tavas dzīves zaudējumi, kā vieta, kur Dievs veido telpu mūžīgajam, patiesajam, dievišķajam, sev. Kā jau sacīju, neauglība jau var izpausties dažādi. Reizēm tā var būt garīgas sajūta, emocionāli radoša, darbā, aicinājumā, finansēs. Tas arī var būt smagi ģimenē, attiecībās, darbā, bērnu audzināšanā, jebkur citur. Tu kādā brīdī vari sajusties kā tuksnesī. Iet laiks un nav risinājumu. Tu zini, kā vajadzētu. Tev šķiet, kāpēc citiem ir un man nav. Gadi bez augļiem,
lūkšanas bez sajūtām, ticība bez skaidrības. Tādu brīžu mūs var piemeklēt. Un advents saka, tas, ko mēs saucam par trūkumu, ja vien mēs ar to paliekam atvērti Dievu priekšā, Dievs to sauc par vietu, kur viņš var ienākt. Un reizēm tieši tie tumšie dzīves posmi un gadi veido to mūsu iekšējo telpu un to paplašina un padziļina un attīsta. Mums, protams, gribas savādāk. Bet kā dimanti veidojas zem zemes dzīlēm, lielā dziļumā, zem milzīgas spiediena, tā svēta telpa mūsu dvēselē netop ērtumā saulītē spīdot. Nekad tā nav noticis. Jūs nesatiksiet nevienu dziļu cilvēku, kuram dzīvē vienmēr saule spīdējusi, ja pat tāda būtu. Man šķiet, tā līdzība ar dimantu tiešām varētu būt precīza. Jūs zinājāt, ka tie dimanti, kurus mēdz iestrādāt gredzenos un dārgās rotās, ir veidojušies kādus 140 vai 200 kilometrus zem zemes dzīlēs. Milzīgā temperatūrā virs 1000 grādiem. Un tur tajā milzīgā spiedienā un ar lielu temperatūru ir veidojušies dimanti. Un tad kādu vulkānisku iedarbību rezultātā savienojumā ar zemestrīci tas viss ir uznācis tuvāk zemes virsai, kur tad to cilvēku reizēm atrod. Bet tas viss ir noticis vēl daudz dziļāk. Un tas viss ir iznācis uz āru arī caur kādiem, liekas, traumātiskiem notikumiem, un tad tas parādās uz virsu, un tad mēs redzam, un tad liekas, kāds to nesā gredzenā vai kādā citā rotas lietā. Advents iedrošinājums viens no šiem būtu šis: ja tev šķiet, ka tu gaidi pārāk ilgi, tas nenozīmē, ka tu esi ārpus Dieva stāsta. Un to būtu ļoti svarīgi saprast. Vieglāk to reizēm ir saprast tad, kad tu jau skaties tā retrospektīvi uz atpakaļ. Jaunībā reizēm varbūt cilvēki par to vispār neiedomājas. Viņi domā, tas varbūt uz viņiem neattieksies. Bet to ir labi saprast. Un sākt sev šo apziņu iestiprināt dzīvē, lai kur tu būtu. Pat ja tu esi jauns un tev liekas, tas uz tevi neattieksies. Negribu abēdināt, bet Dievam nāksies arī tavā dzīvē telpu veidot. Un vēl vairāk, ne tikai tas, ka tev ir tā sajūta, ka tu gaidi pārāk ilgi, tas nenozīmē, ka tu esi ārpus Dieva stāsta. Iespējams, notiek kaut kas tieši pretējais un vēl vairāk. Tajos brīžos tu ļoti iespējams tieši esi Dieva stāsta centrā. Tikai paliec atvērts Dievu priekšā ar savu tukšumu. Tas ir svarīgi. Nepaliec nocietinājies, nepaliec cinisks, nekļūst lepns. Neaizklāj savu tukšumu ar ironiju, ar skepsi, ar cietsirdību pret citiem. Paliec atvērts. Viena elpa var visu mainīt. Tas ir ļoti būtiski. Un tad mēs lasām vecumā, Zakarijai un Elizabetei tiek dots bērns. Kad evaņģēlijs apraksta, kā mēs to lasījām, ka bērns Elizabetes miesās salicās, kad viņi sveicināja Mariju, tad šķiet, tur notiek kaut kas vairāk kā tikai tāds sentimentāls mātišķuma apraksts, kur tā sentimentāli mēs aprakstām tādas emocionālas sievietes stāvokli. Iespējams, tur ir pateikts kaut kas daudz vairāk, tur ir kāda dziļa teoloģiska atklāsme. Jo redziet, kas tur notiek? Dievs šajā stāstā netiek atpazīts vietās, kur cilvēki visvairāk gaidīja viņu atpazīt. Jēzus pirmā atpazīšana notiek līdzīgi kā Jēzus dzimšana. Ne tur, kur gluži cilvēki sākumā domāja, kur tam vajadzētu tā stereotipiski notikt. Kad gudrie nāca meklēt Jēzu, viņi meklēja Jeruzālemē, tur tempļa tuvumā, gāja pie Hēroda, runāja ar viņu. Tur jau kaut kur vajadzētu dzimt. Kaut kur tur reliģiskajā centrā.
templī, varbūt kādos svētā rakstu skolās, tur mācīja skaidrot svētos rakstus, kādās sakrālās celtnēs, varbūt pilī. Bet pirmo reizi Jēzus tiek atpazīts dzīvā miesā, zem savas mātes sirds. Un arī mums tā ir. Bieži mēs meklējam Dievu tālu prom, līdz pēkšņi atklājam, ka Viņš ir tuvu klāt. Un es domāju, tā gandrīz vienmēr tā gadās, kad cilvēki jaunībā un vēl ar tādu virspusējāku realitātes uztveri domā, ka Dievu vajag meklēt kaut kur ārpus sevis. Varbūt liekas, tas ir kaut kur citur. Varbūt tas notiks kādā pasākumā, un tad reizēm cilvēki mēģina tādas īpašas garīgas sapulces atrast. Un ne jau, ka viņas vienmēr sliktas, to nesaku. Bieži varbūt labas. Varbūt viņi domā, kaut kur jāizbrauc uz kādu zemi, uz kādu retrītu. Tur tas viss būs. Protams, reizēm arī kaut kas tāds var palīdzēt. Bet mēs reizēm Dievu nevaram atrast nevis tāpēc, ka Viņš nebūtu, vai tāpēc, ka Viņš būtu tālu, bet bieži tāpēc, ka cilvēki meklē Dievu tālumā, bet Viņš ir tuvu. Mēs skatāmies pārāk tālu. Interesanti, ka evaņģēlijas raksts, ka bērniņš salicās, kad Elizabete sveicināja Mariju. Pati Elizabete, kad to apraksta, viņa var pateikt vairāk, kad viņa to saka savos vārdos. Viņa saka, bērniņš manās miesās ar līgsmību sāka lekt. Viņa jūt vēl precīzāk, kas tas bija par lēcienu. Tas nebija izbaiļu lēciens, viņa to atpazīst. Dievs šeit netiek atpazīts caur skaidrojumiem, Viņš netiek atpazīts caur kādiem pierādījumiem. Dievs tiek atpazīts, Kristus tiek atpazīts caur klātbūtni. Elizabetes miesa reaģē vēl pirms prāts paspēja noformulēt ticību. Un tas nav rezervēts tikai sievietei stāvoklī. Tas būtu tas, ko mums katram vajadzētu piedzīvot dzīves laikā. Kad tu spēj reaģēt, pirms vēl prāts spēj to noformulēt. Bērns salacas nevis tāpēc, ka ir dzirdējis vārdus, nevis tāpēc, ka viņam kaut kas ir izskaidrots, bet tāpēc, ka ir sastaps dzīvību. Un tas mums pasaka būtisku patiesību. Dievs nevienmēr nāk tā, lai viņu varētu izskaidrot. Un reizēm tāpēc jau arī kādi dziļie domātāji ir sacījuši, tiklīdz mēs sakām, tas ir Dievs, tas vairs nav Dievs. Tas jau ir tavs apraksts. Dievs vienmēr ir vairāk nekā mūsu skaidrojums par viņu. Dievs nevienmēr nāk tā, lai viņu varētu izskaidrot, bet Viņš nāk tā, lai viņu varētu sastapt. Un tāpēc ticības sākums bieži nav zināšanas. Ticības sākums bieži ir atpazīšana. Nevis es sapratu, bet es sajūtu, ka Viņš šeit ir. Pēc tam tās sajūtas ir kaut kas daudz dziļāk kā tādas mūsu maņas. Tas notiek dziļi apziņā. Elizabetes klēpis kļūst par svētnīcu pirms, kā jau to sapratām, pirms Jeruzalemes templis to saprot, kas ir noticis. Un Dievs šoreiz nenāk kā ideja vai doktrīna, par kuru varētu spriedelēt un strīdēties. Viņš nāk kā dzīvība. Un dzīvība vispirms atpazīst ne institūcijas, bet miesu. Un šeit ticība notiek kaut kur ļoti dziļi cilvēka būtībā, Elizabetes apziņā. Šeit ticība nenotiek galvā, viņa nenotiek vārdos, viņa notiek dziļāk par apziņu. Un tas ir vārds arī mums. Ja tava ticība šobrīd ir dzīves apstākļu svaidīta, ja liekas, tev tur vairāk ir ilgas pēc kaut kā lielāka nekā pārliecības par kaut ko lielāku, ja tev ir vairāk klusumu nekā formulējumu, vairāk iekšējas kustības nekā skaidru atbilžu, tad nebaidies. Iespējams, Dievs ir tuvāk nekā tu apzinies. Viņš ir tuvu.
Dievs ienāk dzīvē nevis tad, kad mēs visu saprotam, bet tad, kad mēs viņu ielaižam arī tur, kur mēs vēl nesaprotam. Kad apzināmies Dieva klātbūtni savos jautājumos, nevis tikai savās atbildēs. Un bieži Dievs mums ir tuvāk mūsu jautājumos nekā mūsu atbildēs. Kad Marija ienāk Elizabetes namā, mēs jau to redzējām, ārēji vēl nekas nav noticis. Nav nekādu Ziemassvētku sprediķu skanējuši, nav krusts bijis, nav augšām celšanās. Vēl pat nevar redzēt, ka Marija ir stāvoklī. No evaņģēlija teksta mēs zinām, ka Marija tikko bija kļuvusi māca cerībās. Elizabete jau bija kādā 6. 7. mēnesī. Un tomēr bērns viņas miesās salecās priekā. Kristu pirmais atpazīst bērniņš, otrs māca miesās. Jānis Kristītājs vēl nedzimis. Lūk, to saka vienkārši bērns. Un tas mums liek pavisam nopietni pārdomāt modernos uzskats par abortiem, kā dzimstības kontroli. Iedomājieties, viens nedzimis bērns. Viņu pat šodien nesauktu bērns, viņš vēl nav dzimis, viņš ir auglis. 6., varbūt 7. mēnesī. Un 6. mēneša auglis atpazīst savā apziņā bērnu, embriju, varbūt kādā 3. 4. nedēļā. Tāda situācija tur aptuveni ir. Ja Marija ir pašās grūtniecības sākumā un vēl neko uz ārā nevar redzēt. Un tas mums pasaka, ka Dievs redz dzīvību, kad pasaule vēl to neredz. Dievs redz tavā dzīvē sākumus, kad varbūt apkārtējie tos vēl neredz. Tad, kad kaut kas notiek, kas apkārtējiem liekas vēl kaut kas pārāk mazs, vai vēl ir pārāk agri, vai tas vēl nav nekas nozīmīgs, Dievs jau to redz. Un tur, kur cilvēki ir ar īpaši jūtīgu sirdi, un viņos šī dziļā telpa ir veidojusies, tur reizēm arī tādi cilvēki kaut ko pamana. Kas ir zīmīgi, kā to kādi ir norādījuši, ka pirmo reizi Jānis Kristītājs ar Jēzu satiekas abi esot ūdenī, savas mātes dzemdē. Un nākamreiz, kad Jānis liecinās par Jēzu, un viņi atkal satiksies publiski, tā kā tas ir aprakstīts svētajos rakstos, viņi atkal būs ūdenī, Jordānā. Jānis kristīs Jēzu, un gars nolaidīsies kā balodze un sacīs, šis ir mans mīļais dēls, uz kuru man ir labs prāts. Un tas skan princips, kas ir ļoti piemērots advents garam. Pirms brīnums kļūst redzams, tas tiek nosaukts. Elizabete nosauc Mariju par mana kunga māti tad, kad vēl nav ko pierādīt. Tad, kad ārēji vēl nekas nav redzams. Un tā tas tiešām bieži ir, gan arī vienmēr garīgajā dzīvē. Bieži vispirms ir atpazīšana un tikai tad pēc vēlāk ir redzēšana. Dievs darbojas klusi. Ja mēs gaidām pilnu skaidrību ar pierādījumiem, bez šaubām, tad mēs palaidīsim Dievu bieži garām. Tavi mazie sākumi, citu cilvēku mazie sākumi. Ārēji varbūt vēl neredzami, bet Dievs tos redz. Un ir labi, ja mēs varam arī mācīties to atpazīšanu sevi un citos. Kāds jauns cilvēks izdara vienu pareizu morālu izvēli, viņam vieglāk bija darīt kaut ko citādi. Mums liekas viens sīkums, viņš vienkārši izdarīja kaut ko pareizi, mazā lietā. Neviens nebūtu pat pamanījis, ja viņš būtu izdarījis tajā lietā nepareizi. Maza nebūtiska izvēle, neko tas nemaina. Dažu santīmu jautājums var būt tās, vai ne? Bet tā viena mazā izvēle var būt viens mazs sākums,
lielai dzīvei, kas tiks dzīvot uz godīguma pamatiem, un tas cilvēks kaut ko lielu dzīvē izdarīs tikai dēļ tā mazā sākuma tur, ko neviens vēl neredz, vai ne? Viens cilvēks, kāds no jums, pamana vienu to mazo domu, vienu to mazo gara pamudinājumu, kur Dievs tev kaut ko saka, to mierīgi varētu nepamanīt, varētu dzīvot tālāk, bet tu apstājies un uz brīdi kļūst drusciņi apzinātāks, kas te tikko notika. Un tu par to nedaudz padomā, neviens to neredz. Nekas arī uz āru nav redzams. Tu neesi kļuvis savādāks pēc izskata, tev nav parādījusies kāda ārēja aura virs tavas galvas, nekas jau nav mainījies, bet kaut kas ir atpazīts. Un garīgā dzīvē vispirms ir atpazīšana, un pēc tam lietas kļūst redzamas. Un tāpēc šo mazo lietu pamanīšana sevi un citos ir ļoti būtiski. Atpazīšana ir augstāka par pierādījumu, jo pierādījumi der tam, ko var izmērīt un kontrolēt. Bet Dievs evaņģēlijā nāk kā persona, kas sastopas cilvēku. Un, protams, personu nepierāda, personu atpazīst. Un tikai cilvēks, kurš ir ilgi gaidījis, tā kā Elizabete garus neauglības gadus, iemācās atpazīt Dievu mazās lietās, arī no liela attāluma. Kad notiek lietas, kas vēl tikai tuvojās, kad notiek mazas lietas, kas ir tik tuvu, ka varētu paiet arī garām dēļ tuvuma. Tumsā acis kļūst jūtīgas, ilga gaidīšana attīra ilūzijas un atstāja dzīvu sirdi. Un tāpēc viena lieta, ko mums visiem vīriešiem un sievietēm vajadzētu sev tā kā lūgt, kā dāvanu Ziemassvētkos, ir Dievs dod man tādu jūtīgu sirdi, lai es varu atpazīt. Jo tikai spēja atpazīt vedīs tevi dziļumos, kur pierādījumi nekad tev neaizvedīs. Un vēl viena lieta. Elizabetes pazemība un spēja priecāties par otru lielumu. Elizabete ir vecāka sieviete, cienījama, un viņas dzīvē ir noticis brīnums, uz kuru viņa ir pat vienā brīdī pat pārstājusi cerēt. Viņas vīrs bija pārstājis cerēt. Un tas ir brīnums, par kuru viņa varētu runāt vēl un vēl. Viņai taču būtu ko sacīt. Un tomēr ar visu to, ka viņai būtu iemesls runāt un nolikt sev centrā un stāstīt visiem, kas viņas dzīvē ir noticis, Marija pie viņas ir atnākusi, un viņa neizvirza sevi centrā. Viņa saka, kā man tas nākas, ka mana kunga māte nāk pie manis. Viņa ne tikai sevi, viņai ir tā pazemība, ka viņa pat spēj priecāties par otras sievietes bērnu, nekādā ziņā mazākā mērā kā par savējo. Tas ir kaut kas dievišķs. Tur nav greizsirdības, tur nav salīdzināšanas, nav sāncensības. Tas iespējams ir tikai garīgā briedumā, uz kur mums visiem vajadzētu tiekties, spēt priecāties par darbu otrā cilvēkā kā par savējo. Dieva valstību otrā cilvēkā neatņem Dieva valstību man. Gaisma, kas atspīd otrā cilvēkā, nepadara gaismas pieejamību mazāku man. Otra aicinājums neatceļ manu aicinājumu. Otra saņemtās dāvanas neatceļ dāvanas, kuras Dievs man dod. Otra svētība neatņem manu vērtību. Nav tā, ka ja būs citiem, tad nebūs man. Jo Dievs ir neierobežots Dievs, viņa resursi ir neierobežoti. Patiesa pazemība nav sevis noniecināšana. Patiesa pazemība ir iekšēja brīvība. Tur cilvēks apzinās, Dieva darbs ir svarīgāks par manu redzamību. Tas, ko Dievs dara, ir svarīgāk par to, ka citi redz, ko es daru. Un galvenā, tā ir patiesa brīvība. Kā mēdz sacīt, cilvēki varētu paveikt šajā pasaulē ļoti daudz, ja viņiem būtu vienalga, kas par to saņems atzinību. Un jautājums mums ir, vai es spēju svētīt citu arī tad, ja Dievs šobrīd šo otru cilvēku ceļ gaismā vairāk nekā mani. Jo reizē mūsu lielākās uzvaras nav tās, ka Dievs kaut ko izdara manā dzīvē,
bet tas, ka es spēju priecāties par to, ko Dievs dara citos, apkārtējos. Un tas šo pasauli maina un veido pēc Dieva līdzības. Un tas ir tas, kāpēc arī mēs esam aicināti lūgt mūsu Tēvs debesīs, nevis mans Tēvs debesīs. Lūgšana mūsu Tēvs debesīs ir aicinājums spēt priecāties un redzēt par to, ko Dievs dara apkārt, ko Dievs dara citos, bez salīdzināšanās, bez skaudības, bez tā visa liekā. Un noslēgumā Elizabete ar savu attieksmi, varētu sacīt, iemieso baznīcu, draudzi savā tādā advents garā. Uz ko mēs arī esam aicināti, ka mēs kā draudze šajā pasaulē, kā universālā Kristus miesa baznīca šajā pasaulē, ka mēs iemiesojam to piemēru, ko rāda Elizabete. Ne triumfējoša un skaļa, bet gaidoša un klusa, kur nepieciešams. Tāda, kas ir pazinusi tukšumu un tomēr nav zaudējusi cerību. Kādai baznīcai vienmēr vajadzētu būt. Iedomājieties, kādu laiku vien nav piedzīvot. Kaut vai mēs domājam par šo draudzi. Padomi laiki, dažādi nevajadzīgi strīdi, liekas lietas, apkaunojums. Un tomēr tā cerība, ka Dievs to var vērst, ka Dievs to var dziedināt, ka Dievs to, kas ir bijis tumšs, var pārvērst par telpu, ka mēs no tā varam kaut ko mācīties. Baznīca, kas sevī nes vēl nedzimušu pravieti un atpazīst Kristu, kad viņš ienāk pasaulē, klusi un negaidīti, un priecājas, ka uzmanība nav uz viņu, bet uz Dievu. Tādai vajadzētu būt katrai draudzē, katram no mums, kas veidojam šo draudzi. Un tad, kad uzmanība būs uz Dievu, un tad, kad uzmanība ir uz Dievu, tad pēc Dieva laika un padomi īstajā brīdī parādās arī pravieši, un tie ir piedzīvota glābēja dzimšana. Tie ir piedzīvota glābēja dzimšana arī visā godībā un spēkā. Varbūt Dievs tev šodien saka, tavs klusums nav tukšs, tavu gaidīšana arī nav velta, ja vien tu paliec atvērts Dievu priekšā ar to visu. Tavi zaudējumi, tavas neveiksmes nav Dieva prombūtne. Tajā visā Dievs tevī veidoja telpu sev, tajā visā Dievs tevi veidoja jūtīgāku, spējīgāku atpazīt, pirms nāk pierādījumi. Tā ir vieta, kur Dievs veido telpu sev, tāpēc tā ir svēta telpa. Tur, kur ir tavs lielākais zaudējums, nespēks un sāpes, tur veidojas tava svētākā telpa Dievam. Tieši par to jau ir Ziemassvētki, par to ir adventa. Tur, kur ir tavas lielākās sāpes, tavs lielākais tukšums, tur Dievs veido svētāko telpu sev. Pielūgsim Dievu. Dievs, tu redzi katru cilvēku šajā dievnamā, katru, kur mēs esam, ne tikai fiziski, bet garīgi un savās ilgās un meklējumos. Es lūdzu, ka šis brīnums var notikt pie katra klātesošā, pie katra, kas sastopās ar tavu nākšanu, ka mūsu tukšums, mūsu sāpes, mūsu zaudējumi kļūst par vietu, kurā tu piedzimsti. Uz to mēs lūdzam tavu žēlastību. Āmen.
pēdējais.